pieminēto vispār zobu balināšanu. Bieži vien daudziem liekas, ka tomēr tas ir ļoti neveselīgi. Es saku, no otras puses, ja visi ļoti kārtīgi tīrīs, tad es palikšu bez darba. Ja? Tā kā drīkst arī kāds netīrīt. Pošļājumā gumija aizvieto zobu tīrīšanu. Ja nav cukura, tad nav kariesa. Tas jau piena zobs, nekas izaugs kaula zobs. Ka mēs nedēļu nevaram iztīrīt zobus, tas jau būs maz nozīmīgi. Čau, Inesīt! Vēlos tev uzrunāt tieši tā un tik draudzīgi un vienkārši. Laikam šoreiz darīsim tā, kad es gribētu, lai tu pati pastāstīji par sevi. Kas tu esi, ar ko tu nodarbojies un kāds ir tas tavs dzīves ceļš? Pirmkārt, es esmu cilvēks, kā mēs visi. Tad es esmu sieviete, tad es esmu Inese Āķe, 2 bērnu māte. Un esmu zobārste un jau 5 gadus uzņēmēja. Brīnišķīgi. Un kas ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko tu tādā ikdienā saskaries šobrīd? Laika trūkums. Reāls laika trūkums, tāpēc, kad arī šodien mums bija norunāta intervija bišķiņ citā laikā, un es atkal biju palaidus garām, ka man ir ieplānota ilgāka fizioterapija un masāža, un te var arī nedaudz redzēt manas sekas, kas vēl nav izgaisušas 2 stundu laikā, bet tiešām laika trūkums. Vai tu varbūt vari pastāstīt, kā tu vispār nonāci līdz tam, ka tu esi pati savas klīnikas dibinātāja, vadītāja un tai pašā laikā arī vēl pati darbojies kā zobārste? Es ticu, ka tas nebija ne ātrs, ne viegls ceļš, kā tas viss sākās. Sākums man vispār nebija nenojausmas, ka es par zobārstniecībā būšu. Es nezinu, vidusskolā, man liekas, visi jau pēc 9. klases zina, ka viņi ies kaut kur, arhitekti, grāmatveži. Es gāju vidusskolā tāpēc, ka es nezināju, ko es gribu darīt. Un pēc vidusskolas bija kaut kur jāiestājas, un tad es iestājos bioloģijas fakultātē Latvijas Universitātē un secināju, ka gluži tik sīki šūnā ieiet citoplazmā un vēl zināt, ko tai citoplazmā tur, kas tur dara. Tas absolūti, vai man bija par daudz pēc tās vidusskolas, vai tas man neinteresēja tik sīkā līmenī. Un paralēli es gribēju kļūt par kosmetologu, un tad es biju iestājusies, kā jau visi mēs liekam vairākās augstskolās un studiju vietās dokumentus. Es biju iestājusies arī pirmajā medicīnas koledžā uz medicīnas māsām, jo tajā laikā vajadzēja kosmetoloģiem būt ar medicīnisko izglītību, un tas man šķita tas pareizais ceļš. Un iestājusies tur, 3 gadus nomācījos zobārstniecības māsās, nevis zobārstniecības māsās, bet vispārīgās medicīnas māsās. Tātad es esmu 5 gadus nostrādājis vēl traumatoloģijas slimnīcā, kā ortopēdijas mugurkaulu nodaļā, un redzējusi šos te visus smagos slimniekus, kam ir, kaut vai lecot ūdenī, kakla skriemeļa traumas, un kur ir paralizēti, un kur ir jāgroza 2 stundas, un katetri jāliek, un vēnes jāpunktē, un nakts mājas jāstrādā. Tajā brīdī tu droši saprati, ka tu to negribi darīt. Jo zini, kā, droši vien jau, ka tā visur to jau nav ko slēpt, kad nakts mājas strādājošie, ja vien ir kaut kāda pauzīte, mēģina kaut ko nosnausties vai kaut kādas 5 minūtes, jo tā diena jau pēc tam tā vai tā ir saplānot. Jā, tas bija diezgan grūti, un mums bija pie katram pacientam pie gultas tāds zvaniņš, ko viņš zvanīja, ja vajag naktī izsaukumu. Tad tā poga bija tieši pie tajā kušetes, tajā procedūras telpā. Tad iedomājies, tā zvana augšā, un tu vienkārši celies, un tad kaut kādā brīdī sajūti, ka tā sirsniņa klapē un netur. Jā, bet patiesībā varbūt, ja es nebūtu mācīsies tik labi, un man pasniedzēji nebūtu piedāvājis darbu pie viena zobārsta, pāstēt kā zobārsta asistentam, iespējams, ka mans mūžs arī tur būtu pagājis, ja, kā medicīnas māsai. Bet tad man tika piedāvāts uzreiz šāds darbiņš, patiesībā tāpat vasarā, kad es biju beigusi medicīnu, tās vispārīgās māsas kaut kā, tās medicīnas un vispārīgās un zobārstniecības, viss kopā sajuktas ir. Bet es sāku asistēt zobārstam bez izglītības tādas speciālas, un protams, kad tu asistē zobārstam, tev jau vajag arī to diplomu, tādu certifikātu, kāds tur prasās. Un tad 2 gadus paralēli vēl strādājot slimnīcā,
Un strādājot šajā zobārstniecībā un vēl mācoties, es pabeidzu zobārstniecības māsu, un man bija brīnišķīgs zobārsts Jānis Lācis. Viņam tagad vēl gribētu nodot sveicienus, kurš radīja to iespaidu, ka zobārstniecība ļoti viegli. Bet tad sanāk, cik tev bija gadi, kad tu saprati, kas tad ir tas tavs virziens, šī zobārstniecība? Tā kā zini, es biju nostrādājis kādus 2-3 gadus tajā zobārstniecībā kā asistents, un tad man vajadzēja saprast, vai es būšu asistents, vai es kaut ko gribu vairāk dzīvē darīt. Un, es gāju, man jau nāca 25, un es gāju sagatavošanas kursiem un iestājos, laimīgi iestājos pirmo budžetā zobārsta fakultātē zobārstniecības. Un, jā, tas mans ceļš zobārstniecībā faktiski sākās tikai šajos 25 gados. Tā kā es gribētu teikt, ka nekad nav par vēlu kaut ko jaunu sākt. Ja? Pat ja tas prasa kaut kādu citu izglītību, nekā tu līdz šim esi mācījies. Tad tagad tu sāc strādāt kā zobārste, kā tā klīnikā, droši vien kopā ar saviem tā laika brīnišķīgiem kolēģiem. Jāsaka vēl, ka tie kolēģi man daži no viņiem pat dotajā brīdī ir blakus. Super, komandā. Tas ir, jā. Un tad tu kaut kādā brīdī, kā tu nolēmi, kad šis ir tas brīdis, kad es vēlos savu klīniku. Noteikti tas vispār nav vienkārši pieņemams lēmums nekādā virzienā. Tas varbūt tas, ka man patīk sava kārtība. Arī tādā ikdienas gājumā, savs ritms un savs redzējums. Un tad, kad kādā klīnikā tu strādā pats par sevi un nav tik liels tas komandas savstarpēja sadarbība, tad tu jūti, ka tu gribētu kaut kādu citu modeli no tā visa izvilkt. Un, kā ļoti lielai daļai mums visai cilvēcei, Covid laiks mums tā pielika punktus, iespējams, daudziem uz I, gan kaut ko izbeigt, gan kaut ko jaunu sākt. Un es domāju, ka visiem no mums tas ceļš ir gājis tieši atkal uz labo pusi. Un man vienmēr patīk attīstība. Man patīk tāda, kad es kaut kādu mērķi sasniedzu, tad man ir tā, ka man liekas, tad gan es atpūtīšos. Un nekad tas atpūta, kad tu sasniedz atkal kaut ko citu, un nekad tā atpūta nepienāk, jo acīm redzot, es esmu tāds cilvēks, kam vajag visu laiku kaut ko jaunu, kaut ko rosīties, darīt. Un varbūt man nemaz nepatīk atpūsties. Pieļauju. Un tad šis Covid laiks man lika, bija tā iespēja, kad mēs daudz staigājām ar kājām, nebraucām sabiedriskiem vai ar mašīnām. Labi, daudz braucu, bet es staigāju daudz kājām uz darbu un atpakaļ, elpoju skābeklī. Un gāju pa Rīgas ielām. Patiesībā, ja tā pavērot, tad Rīgas ielās ir aizņemti mājām tikai pirmie stāvi. Tik daudz mājas tukšas Rīgā stāv reāli. Un tu skaties katrā vietā, varbūt šeit varētu būt zobārstniecība, varbūt šeit varētu būt zobārstniecība. Bet pilnīgi tā, ka tu domāji par to, ka šeit varētu būt zobārstniecība. Jā. Tā kā fantazē, tā kā filozofē, tā kā tas ir tā kā nenopietni, bet tā pašā laikā nopietni. Un tad mēs ar vīru kungu arī bijām vairākās vietās, bet tas gan bija tādā lielākā gadu griezuma, nezinu, kādu 6 gadu laikā. Mēs bijām vairākās vietās, tāpēc, ka zobārstniecība jau arī nav nemaz tik viegli izveidot, jo tur ir noteiktas prasības, tur ir jābūt noteiktām telpām, kvadratūrām, pieejamībai, un ne jau katrā Rīgas mājā to var uzbūvēt. Un tad tu aizēji vienā vietā, otrā vietā, un tu saproti, ka šis nebūs. Ir arī kaut kādi ierobežojumi, pieņemsim, noteiktajā rajonā, vai drīkst būt vairāk zobārstniecības, vai nav tā? Tāds nekas nav, bet mēs jau staigājot pa Rīgu redzam, mums ir zobārstniecības, frizētās, aptiekas. Tas, kas vizuāli ir redzams no ielas vienkārši gājējiem. Zobārstniecības ir ļoti daudz patiesībā, un tieši šī apsvēruma dēļ pats grūtākais pat varētu teikt, ne tas, ka mēs bijām tik ļoti aizņemti, un man bija super kolēģi Ketī, kas visu palīdzēja ārpus tā laika, kad es nevarēju pieslēgties, bet patiesībā visgrūtākais bija izdomāt nosaukumu.
Protams. Cik daudz zobārstniecības. Un es zināju, ka es negribu būt Ines Sāģes zobārstniecība. Man liekas, es tā kā sevi cienu, un man patīk tā, varbūt tā redzamība, popularitāte un zināmās robežās, bet Ines Sāģes zobārstniecība zināja, ka noteikti man nebūs. Un tad es domāju, tagad visiem tendence ir uz kaut ko latvisku. Es domāju, kas latvisks varētu būt tāds nosaukumā, jā. Es domāju, vienīgais, kas man ienāca prātā, bet to mēs, kā mēs zinām, nepielietojam, bija riekstkodis. Kaut kas ar saviem saistīts un kaut ko cietu un stabilu un drošu. Bet tāda ierobežojumi nav, kad varētu būt noteikti. Piemēram, mēs savā Barona kvartālā esam patiesībā dotajā brīdī pat 3 zobārstniecības. Bet man ļoti patikās Barona kvartāla īpašnieka novēlējums. Viņi saka, jums tāpatās katram būs savi pacienti. Un tā jau tas arī ir. Mēs 5 gadus līdzīgi strādājam un blakus eksistējam un viss ir kārtībā un tas ir forši. Bet tad es tomēr gribu atgriezties pie tā nosaukuma. Kā jūs nonācāt līdz kristāldenti? Es saku, tas nebija viegli. Tas nebija viegli, jo arī kristāldenti man sākumā bija kaut kādi, kur tu meklē kaut kādos ārzemes saitos, tur kaut ko uzrunājošu. Un šis kaut kā pavīdēja, un tad es tā kā izsviedu to ideju vīram, un viņš saka, jā, šis ir īstais nosaukums. Bet man tas atkal pirmsākumos asociējās ar kaut kādu spēļu zāli, jo, tur, nezinu, dimants ir spēļu zāli, tur kristāli, es nezinu, kaut kas tāds. Bet patiesībā tas nosaukums beigās tik ļoti tā integrējās, ka tam kristālam tiešām ir tās daudzās šķautnītes un tas perfektais caurredzamība, augsta kvalitāte, nezinu, katra prizmiņa kaut ko projicē, ja, tad mēs esam, mūsu klinikā ir visi profilu speciālisti, ja. Tas viss tik ļoti ir savstarpēji iņu un jaņi, kad es esmu patiesībā ļoti lepna par savu nosaukumu, to kristāldentu, jo es pat nevaru iedomāties tagad kaut kādu citādāku nosaukumu. Tu pati pieskāries tieši gan savai komandai, gan pašai klinikai, un ka jums ir ļoti, ļoti plašs tas klāsts. Cik liela ir tā jūsu komanda šobrīd? 24 cilvēki. Tas ir milzīgs skaitlis. It kā jau zin, kā pret kaut kādām lielām kompānijām tas ir nekas, vai ne? Un tad tā, ka man ir grūti patiesībā, tad es iedomājos par lieliem uzņēmumiem, kur šim te vadītājam, īpašniekam ir, nezinu, 200, 300, 500 darbinieku. Kā viņš jūtās? Vai es drīkst justies grūti, ja man ir tikai 24? Jā, es domāju, ka grūti varētu būt arī ar 3. Ja? Bet, ja tev ir 24 un ja tev tie ir pareizie cilvēki, es domāju, ka nekā grūti tur nav. Vienkārši ir jābūt lietām sakārtotām, ka katrs mēs zinām, kas mums ir jādara. Tad jau viss ir kārtībā. Tavā, kā jau teicu, stipri aizņemtajā ikdienā galvenais trūkums ir laiks, jā, bet līdz ar to lielākie palīgi noteikti ir gan tava komanda, gan ģimene, gan sakārtos tas ritms, vai ne? Jā. Tas, kas ir pats svarīgākais. Bet tu ļoti labi izskaties, un tev noteikti ir kaut kāda ikdienas rituāli. Kas ir tas, kas tevi palīdz tev pašai uzturēt tevi formā, vai kas dod tev iespēju atjaunoties, justies labi? Tad, kad tu jūties galīgi sagurusi, piemēram. Es domāju, ka jebkuram aizņemtam cilvēkam pirmais ir režīms. Kāds viņš ir katram, tas ir atšķirīgi, ja, bet ir noteikti ļoti svarīgs miegs. Un nemazāk svarīgs ir svaigs gaiss, tas nozīmē pastaigs. Man ir paveicies, ka man ir suns, kurš man izvelk ārā, un dažreiz mēs jau ar vīru spriežam, ka, ja nebūtu šis suns, mēs izietu vismaz pa 2/3 ārā mazāk. Tas ir forši, ka tu esi piespiedu tādā aktīvā pastaigā. Un otrs sabalansēts uzturs. Jā, cik tas ir iespējams. Vienkārši varbūt manā gadījumā vai zobārstu gadījumā vairākums mums nav, teiksim, regulārs tās ēdienreizes. Ja? Man ir svarīgi padomāt, lai es būtu no rīta pēdus, jo sākot 9 strādāt, es nezinu, kad būs nākamā ēdienreize. Varbūt tā var būt 1, varbūt tā var būt tikai 4. Tas viss ir atkarīgs no tā darba apjoma tekošās dienas un jā,
Tas ir vienīgais, ko es no vienas puses varētu ietekmēt, bet dotajā brīdī es to nevaru ietekmēt. Un tad svarīgi būtu nepārēsties vakarijās. Tur man palīdz prēmuku, ko es varu iedzert, lai man nepūš vēders un viegli sajūta. Brīnišķīgi. Varbūt nedaudz vari pastāstīt, man, protams, gribās pajautāt tādas lietas par tas, kas ir tagad tik ļoti populāri pie mums arī Latvijā. Estētiskā zobārstniecība. Ja? Daudz dažādu TikTok padomi, visādi viedokļu līderi un tam līdzīgi. Daudz brauc ārstēties arī uz ārzemēm. Bet, kā mēs zinām, kā jau minēja, arī ļoti daudz zobārstniecības ir tepat pie mums Latvijā, ja? Un tas piedāvājuma klāsts arī gan plašs. Kāds ir apmēram visdārgākais smaids, ko jūs savā klīnikā esat uztaisījuši? Tas nav lēts prieks. Jo, protams, ka viss ir atkarīgs no pacienta jau izejošā stāvokļa, vai zobu trūkuma, vai varbūt arī 20, 30 zobi, varbūt arī visi 32 zobi. Bet, ja tam katram zobam ir kāda problēma, un tā problēma ir dziļa, tur iesaistīta sakņu kanāla un kroņa daļas atjaunošana, tad tas var būt ļoti dārgi. Es teikšu, citreiz lētāk ir tos zobus izraut ārā un ielikt 4 implantus un uztaisīt to Hollywoods smaidu. Bet, tas noteikti ir 10 000 eiro. Tas nav tā, ka 2-3 tūkstoši mēs varam uztaisīt. Ja mēs gribam tiešām Hollywoods smaidu. Jā, tā ir. Gribam iet uz maksimumu, vai ne? Jā. Kas ir tāda vistrakākā lieta, kas tev liekas, ko tu esi redzējis internetā kā padomu priekš zobu veselības? Nāk kaut kas tāds prātā. Patiesībā es ļoti maz skatos sociālos tīklus. Tur gan esmu un tiešām arī pati kaut ko lieku vairāk no ceļojumiem, no savas tātad atpūtas brīža, bet es cenšos neskatīties. Protams, ja mēs skatāmies tādu no traka, es vienmēr zobārstniecību asociēju arī ar bioloģisko vērtību. Tā kā man pacienti prasa, vai jūs domājat, vai man vajag venīrus? Es viņiem cenšos izstāstīt visu no A līdz Z. Es saku, ja jūs vienreiz tātad venīrus nevar uzlikt pilnīgi neko nenoslīpējot no zoba. Tātad, ja mēs kaut drusciņi, kaut vai tās zem sejas ejošās vietiņas noslīpējam no zoba, mēs jau esam noņēmuši šo bioloģisko vērtību. Ja tas pacients pēc 20 vai 30 gadiem izdomās, ka viņam tie venīri, es nezinu, ir nesmuki, mainījušies materiāls, starp citu arī mainās tik ļoti ātri, kad mums liekas keramika, bet pirms 15 gadiem tā keramika bija pavisam cita nekā ir šodien. Ja? Un tad vienkārši es vienmēr cenšos pacientiem šo lietu izrunāt, lai viņi izvērtē, vai viņam tiešām ir nepieciešams. Dažkārt pietiek smuki ar balināšanu un viss ir kārtībā. Jo, ja atgriežoties pie jautājuma, to vistrakāko ir traki tad, kad vienkārši veselu zobu noslīpē tik daudz, ka no tā zoba apjoma paliek, tur 20%. Ja? Un uzliek kroņus. Neviena konstrukcija nav uz mūžu. Nav tāda mūža garantija. Medicīnā vispār nav garantija. Es tieši gribēju jautāt, pēc cik gadi, nav tā kā tu pat minēji, nav mūža garantija tiem pašiem populāriem tagad venīriem. Ja? Cik ir tas standarts? Ir taču noteikti kaut kādi standarta gadi, ar kuriem ir jārēķinās, pēc kuriem viņi būs jāmaina. Es teikšu, ka nav. Ka nav, tas ir tik ļoti individuāli. Varbūt pacients, vispār kāpēc mēs pienākam pie tā secinājuma, ka mums vajag venīrus. Ja? Tas var būt pie labas higienas un vienkārši tiešām stila dēļ, ārējās ietekmes dēļ. Otrs, ka mums tiešām varbūt tie zobi ir noplombēti. Bērnībā vecāki nesakoja līdzi un tāpēc mums vajag atjaunot šo estētiku ar jau kaut kādu keramikas porcelāna plāksnīti vai kroni. Un, ja šis cilvēks, nav savā ikdienas rutīnā šo higiēnu uzturējis līdz šim, tad ieliekot venīrus, ir maz cerības, ka viņš sāks citu dzīvesveidu. Un, ja viņš turpina netīrīt, tad pēc tā venīra var tas karies būt arī pēc, jau pēc pusgada, pēc gada. Pēc 2 gadiem. Bet, ja viņam ir augsta prasība pret savu mutes domu, tāpat kā pret savu ādu, pret saviem matiem, atvainojos, lūdzu, tad arī tur būs viss kārtībā. Bet mēs nedrīkstam aizmirst arī mūsu bioloģiskās novecošanas pazīmes. Ja? Mums kauls paliek mīkstāks.
Ja? Mums smadzenes nedaudz atkāpjas, un tas arī var ietekmēt šo izskatu. Var nebūt karies, un tas venīrs būs jāmaina tikai tāpēc, ka notikuši kaut kādas bioloģiskās izmaiņas mutes dobumā. Un tas var būt pēc tiem pašiem 15 gadiem. Nu, ja nostāv 10, 15 gadi, tas ir labs mūžs, bet es ticu, ka pie ļoti labas higiēnas tas var būt arī mūsdienās 20, 30 gadus. Mēs nemaz Latvijā tik sen neliekam tos venīrus. Mums nav tāda pieredze 30 gadu veci venīri. Mums ir sudrabplombas 50 gadus vecas, kuras joprojām varbūt stāv, ja? Un citreiz atkal ņemt ārā, neņemt ārā. Ja? Bet par venīriem mēs esam tādā kā pirmsākumā patiesībā tam visam stāstam. Vai nākās saskarties ar klientiem, kuriem vai pacientiem, kad ir neveiksmīgi uzliktie venīri, un tad jums ir jāglābj situācija? Man pašai nav nācies no cita ārsta, bet es domāju, ka veiksmīgi vai neveiksmīgi, es drīzāk šeit varbūt to varētu tā pārvērst, ka tas ir tāds pacientam, nezinu, uzliek venīrus, viņam šodien viss patīk, viņam ir labs noskaņojums, viņam viss ir superīgi, un te viņš satiek pēc pusgada kaut kādu savu labāko draudzeni, kurai ir cits redzējums par to viņas mutes dobumu. Un tad viņi nāk varbūt atpakaļ. Ne, man nav tāds skatījums, ka es vienkārši filozofēju. Ja? Jo kaut kāda ārējā ietekme ir biežāk. Es redzēju, tur Instagramā tur kaut kas bija savādāk, kāpēc man tā. Bet tajā nodošanas brīdī, tajā, ka mēs to visu plānojam, skatāmies, laikojam, vienmēr pacientam ir pēdējais vārds, lai uzcementētu. Tad, kad darbs ir uzcementēts, tur nekas maināms nav. Bet līdz tam jau tas viss ir tādā saskaņošanā. Ļoti daudz ar pacientu ir jārunā. Ļoti daudz ir jāatrod tas viņas sajūtas, jo mums katram ir pilnīgi cits redzējums. Citreiz pacienti prasa, bet kā jūs, doktori, domājat? Bet es varu domāt attiecībā pret sevīm, bet tev ir jādomā attiecībā pret sevīm. Ja? Nu, bieži vien tad sanāk, jums arī ir tāds liels tā kā psihologa darbs. Starp citu, mēs šodien ar fizioterapeitu tieši par šito tēmu runājām, kad mēs apskatījāmies, ka psihologam jāmāc tikai 3 gadi. Un ka vispār to tieši tagad, kad tev ir tā klīniskā pieredze un tas, tiešām tas darbs ar pacientiem, kad mēs varētu iet mācīties, un ja tas vēl ir apvienojams ar darbu kaut vai samazinātā versijā, ko vispār mums tas ļoti interesēja. Jā, jo tas redzējums. Nodara gan kā vadīt savu komandu, kā tu minēji, ka liekas, ka grūti 24 varbūt kaut kādā brīdī, un tā pašā laikā, kā kurā brīdī komunicēt ar saviem pacientiem. Jā. Tā kā pieskārāmies tai estētiskajai tēmai, bieži vien tagad brauc no Latvijas daudzi taisīt savus zobus uz Turciju. Kāpēc ir tik šausmīgi liela tiešām tā cenu izmaiņa, vai tur ir citi materiāli, kas veido to lielo bumu, kad mēs netaisam šeit? Mūsdienās mēs ļoti daudz, man nebūs personīgas pieredzes, jo es neesmu bijusi ne Turcijas kādā klīnikā, ne man ir bijis apakaļ kāds mans pacients, kuru es varbūt nezinu, ka viņš ir aizbraucis, lai es redzētu un novērtētu šo darbu. Varbūt tāpēc man ir paveicies, ka man ir pacienti, kas man uzticās un taisa visus darbus šeit, bet mēs ļoti, ļoti iespaidojamies no ārējās pasaules. Ļoti. No vienas puses, tie sociālie tīkli mums ir nākuši par labu, tāpēc mēs redzam, kā var dzīvot savādāk un uz ko tiekties un skatīties, nodot pieredzi viens otram. Bet no otras puses, nevienmēr, ko vajag citam, vajag man. Un tas ir katram cilvēkam pašam jāapzinās, jo ja man kāds par šo pajautā no pacientiem, es vienmēr viņiem stāstu, biežāk šie ārstēšanas varianti ir saistīti ar implantācijām, tāpēc, ka implantācijas Latvijā ir dārgas, jo mēs Latvijā īstenībā, es gribētu savilkt to paralēli, mums ir ļoti augstas klases speciālisti. Mēs strādājam ar ļoti vērtīgiem materiāliem, augstvērtīgiem, un mums ir ļoti laba izglītība. Mēs ļoti daudz apmeklējam visādus kursus, ne tikai Latvijā, bet ārpus Latvijas braucam, un šīs izmaksas, kas mums veidojas Latvijā, tās ir Eiropas un pasaules izmaksas. Kāpēc no Šveices brauc pie mums? Tāpēc, ka mums ir lētāk. Bet mēs nevaram pacelt cenas. Mēs dzīvojam uz tāda, izdzīvošanas līmeņa, tieši uzņēmēji kā zobārsti, tāpēc, ka mums nav maksātspēja.
mums nav tik daudz cilvēku Latvijā, lai mums būtu šī maksātspēja, un mēs varētu, teiksim, nezinu, tur, tāpatās jau drusciņi dalās tas prēmiju un gals vidējais, un katram ir jāatrod tas savs, par ko viņš var norēķināties. Bet to, ko es akcentēju saviem pacientiem par šiem te implantiem, un arī patiesībā implantu sistēmas pasaulē ir ap 2000. Latvijā es domāju, ka ir kāds 10, varbūt vairāk. Ja? Bet mēs strādājam ar implantiem, kuri pasaulē ir vispopulārākie, visvairāk atzītie. Tāpēc, ka, ja tev tur ieliks kaut kādu implantu Z Turcijā, un tev Latvijā kaut kas ar viņu notiks, mēs jau tev nevarēsim palīdzēt. Tev tāpatās būs jāatgriežas uz to Turciju, kas atkal maksās tev biļeti, jo, kā mēs runājam, nekas jau nav mūžīgs. Tu varbūt iekonomē šodien, bet tā kā bankās strādājot, droši vien mēs zinām, ka ir ilgtermiņa ieguldījums. Un es vienmēr vēršu uzmanību pacientiem uz to, ka mēs strādājam, mēs darām, vai es iesaku to ārstēšanas plānu sākotnēji, pēc tam mēs vienojamies, bet es iesaku uz ilgtermiņu. Jā, tie nebūs ātri rezultāti, bet lai ilgtermiņā tas būtu saglabātos tieši tā, kā tas ir uztaisīts un maksimāli funkcionāli kalpot un estētiski, tad nereti ir šīs neērtās pozīcijas, pirms tam, nezinu, tur ortodontiju uztaisīt, tur izraut kādu zobu, par ko ir žēl, ja? Bet ilgtermiņā tam raujamam zobam arī nav laba prognoze. Nelikt, teiksim, kā es vienmēr saku, nelikt pili uz purvu, ja? Jo tā pils nogrims. Tas ir tas, tāpēc, protams, no kolēģiem un arī Zobārstu asociācijā par to daudz runā, kad ir ļoti, ļoti arī slikti gadījumi, kas brauc atpakaļ no Turcijas. Bet nevajag nemaz Turciju. Es esmu arī redzējis itāļu zobārstu darbus, kad pilnībā nenotīra cementus no venīriem. Ja? No ārpuses viss smuki, no iekšpuses viss cementā. Ja? Cements atkal pārkaras, smagans iekaisuši. Ja? Pacients vispār nevar izdiegot, viņš domā, ka nemaz nevajag diegot. Ja? Ļoti dažādi. Tas jau ir tas lielākais mīts, ko saka, kad tu iegūsi to skaisto smaidu, pieņemsim, uzliekot venīrus vai implants, bet tas jau nenozīmē to, ka tāpēc tev vairs nav jārūpējās par tiem zobiem. Tas jau tāpatās ir bet redz, kā atkal, darbs kopā. Dažkārt arī tas cilvēks, kas būtu rūpējis par to zobu, darbu novērtēt var tikai speciālists. Un dažkārt man kā vienkāršam cilvēkam, es jau nespēju novērtēt, vai tas doktors strādā labi vai slikti, vai viņš ir beidzis augstskolu ar teicami un ļoti labi, vai viņš ir beidzis knapi. Ja? Mums nevienam nav sekmi izraksta pie kabineta durvīm. Ja? Arī no tā viedokļa mēs uzticamies viens otram. Un tas ir ļoti svarīgi. Un svarīgi ir, es dažreiz pat saviem pacientiem atklāju, ka saku, ja es jau jūs redzu 10. gadu, es jau zinu jūsu mudstuvumu no galvas. Man jau es varbūt kaut kādā mērā kļūstu paviršāka, iespējams. Varbūt dažreiz nav nemaz slikti aiziet pie kāda kolēģa. Ja? Lai paskatās ar citu skatu punktu. Bet tas ir jebkuram ārstam, kam ir ilgtermiņa sadarbība ar vienu pacientu, ir ļoti, ļoti jāatcerās, ka mums jābūt uzmanīgam katru reizi pie viena un tā paša pacienta. Respektīvi, mums uz katru pacientu jābūt maksimālā fokusā. Pie jebkura un katru reizi un katru stundu. Prieks dzirdēt. Jā. Tā kā jau pieskarāmies tam, ka ne tikai mēs varam iegūt skaistu smaidu un par to aizmirst, vai tu piekrīti tādam apgalvojumam, ka tomēr zobu veselība īstenībā sākās jau virtuvē? Viennozīmīgi. Rekur zobu veselība sākās pirmkārt rekur ūdenī un rekur preimos sākas zobu veselība. Jūs zinājāt, vai ne, ka jums ir preimu baktērijas, kas šķeļ? Jā, sliktās baktērijas mums domā, vai ne? Jā, tieši tā, jo bieži vien, kā tu uzskati, cik lielā mērā uzturs ietekmē zobu veselību? Zini, kā zobu veselība ir multifaktoriāla. Un tāda organisma veselība vai pārtikas veselība vai uzturbagātinātāja veselība, tas ir viens no. Un tas ir svarīgi. Tas viennozīmīgi ir svarīgi, tāpēc, ka to mēs ļoti lieliski redzam cilvēkiem ar kaut kādām nepanesībām, ja? Kad uzreiz mutes dobums cieš. Kaut vai maz samazināt sieklu izdala. Ja? Un siekls ir tik bagātīgs ar visādām minerālu vielām, kas mums ir vajadzīgas. Patiesībā, ja mums būtu super labs siekals sastāvs un perfekta higiēna, mums nekādus uzturbagātinātājus attiecībā uz to nevajadzētu.
Ja? Jo siekals pašas spēja kompensēt un novērst visu tās skābes ēdiena ražotās skābju ietekmes. Ja? Bet mēs esam cilvēki, mēs neesam perfekti, neviens. Un līdz ar to arī es, jāsaka tā godīgi, ne katru vakaru citreiz izdiegoju savus zobus. Ja? Tas ir normāli. Tas ir pieļaujami. Bet, ja mēs gribam tā kā uzlabot, un ja mēs apzināmies tos savus mīnusus, ko mēs neizdarām, tad uzturs ir ļoti svarīgi. Un uzturā noteikti mums jāsako līdzi D vitamīnam, mums jāsako līdzi kalcijam, kas tiešā veidā attiecas uz zobu veselību. Tā kā... Vai ir kaut kādas analīzes, kuras, pieņemsim, var nodot, lai tu uzzinātu, ja ir problēmas, pieņemsim, ar zobiem, un noskaidrot, kāds ir tas iemesls? Tāds panelis gluži nav laboratorisks, bet mēs parasti rekomendējam šīs analīzes veikt kā ģimenes ārsta kompetencē, kad tiek nozīmēta kaut kāda cita izmeklējuma, pastīties, galvenokārt ir tas D vitamīna daudzums, bet tā pašā laikā, ja piemēram ir kaut kāda piena nepanesība un netiek lietot kaut kāda papildus kalciju avoti, tad viennozīmīgi pielikt klāt arī kalciju. Jā. Ir kaut kādi pārtiks produkti, kas tev liekas super draudzīgi zobiem? Nav tādi. Tad atkal no otras puses, ja mēs mēs, vai kafija ir slikta zobiem, vai viņi tikai vienkārši iekrāso tos? Kafija arī ir skāba vide. Zini kā, izņemot tīru ūdeni, mūsu zobam neko citu nevajadzētu. Bet arī ar tīru ūdeni, skaties, mums jau vajag tās siekals, tā kā mēs runājam, ka mums vajag siekals un labas siekals. Ja? Arī, ja mēs bieži skalojam, ik pa 5 minūtēm dzeram malciņu ūdens, arī tas mazina siekalu iespēju pie zoba būt. Ja? Mēs atšķēdām uz to brītiņu. Jo pats svarīgākais ir, tāds periodiskums. Tiešām tās 3-4 stundas mēs neko neēdam, tas ir pats vērtīgākais. Tieši gribēju jautāt, vai tas, vai mēs palīdzam saviem zobiem, ja mēs visu laiku viņus nelietojam, dodam pauzi starp ēdienreizēm, nevis visu laiku kaut ko knakstinamies. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir pats svarīgākais patiesībā. Es pat teiktu, citreiz nav tik svarīgi, ka tu apēd tur kaut kādus neveselīgus čipšus vai končus vai cepumus visu vienā. Bet kā saviem pacientiem arī saku, tad jāēd uzreiz kilogramus. Kilograms tas ir pārspīlēti, bet tad ir jāēd ļoti daudz uzreiz, lai pēc tam negribās atkal pēc 5 minūtēm. Bet, kā mēs zinām, atkal tā sādsajūta mums iestājas pēc tam 20 minūtēm. Ja? Bet tā ideja tieši tāda arī ir, ka tā lielā starp ēdienreižu pauze, tas ir tas veselīgākais tai mutei. Jo tajā brīdī notiek šie fizioloģiskie procesi, kas mums ir doti no dabas, pie viņiem pat nav jāmaksā. Viņiem bezmaksas. Un, kā ir dzirdēts arī, kad ja tu apēd kaut ko saldu, vajag uzdzert ūdeni, izskalot muti, ka tas tā kā mazina kaut kādā veidā to cukuru ietekmi uz zobiem. Tā ir? Tam es piekrītu. Jā. Pēc tā salduma apēšanas nebūtu uzreiz ieteicams iet tīrīt zobus. Un tu jautās, kāpēc? Kā es apēdu saldumus, iztīram zobus un viss kārtībā. Tāpēc, kad saldumi arī rada to skābo vidu, un tad mēs vēl agresīvi ar zobu birstīti un zobu pastu ejam pāri, un tas ir dubultais, gan ķīmiskais, gan mehāniskais kairinājums uz zobu emali. Ja. Tāpēc, tas malciņš ūdens patiesībā pēc ēšanas vai pēc našķošanās ir tas vērtīgākais. Un to mēs varam, tas ir tā kā vienā tajā groziņā salikts. Kā ir ar kolagēnu? Vai tā ir patiesība vai tikai mārketings, ka kolagēns palīdz zobiem? Pašai zobu struktūrai nē, bet smaganām jā. Jā. Ja tādi īsāki, ātrie jautājumi, elektriskā vai parastā zobbirste? Es teikšu abas. Galvenais, ka tīram. Jā, man tiešām par zobbirstītēm nav tik būtiski. To, ar ko vislabāk tev patīk darboties, un tas nozīmē, ka tu darbosies ilgi, tev gribēsies darboties, tev patiks ar viņu darboties. Šis laika posms, cik ilgi tu darbojies pa to mutes dobumu, tas ir tas svarīgākais. Un kā tu tieši tīri. Ja? Bet kādam veicās ar parasto, kādam ar elektrisko, un man, piemēram, ir abas divas, un man ir pēc noskaņojuma. Citreiz tā, ka man slinkums, es paņemu elektrisko, bet vai es visu laiku gribu ar elektrisko? Nē, tāpēc, ka man raksturs neļauj ar elektrisko, jo tur ir garlaicīgi. Tur jāpieliek, jātur. Man vajag visu ātri, man vajag
pašai tīrīt. Kā ir ar balinošajām zobu pastām? Viņas, zin kā, mums tātad ir balinošās un baltinošās zobu pastas. Jāsaka tā, ka neviena no šīm zobu pastām nepanāks tādu efektu kā kaut kāda klīniskā balināšana. Tas ir viennozīmīgi. Tas ir tāds vairāk mārketings, ka mēs esam izdalījuši. Ja? Vienkārši šajās balinošās un baltinošās zobu pastās ir mazliet abrazīvākas tās daļiņas, tāds kā raupjāks, lielāka diametra, un tas arī notīra tavu ikdienas čoplikumu. Tāpatās mēs varam ar to panākt tikai sava zoba esošā baltumu, neko vairāk. Vienkārši, tā kā mums uznāk lusta, vai tagad es gribu iztīrīt balinošo zobu pastu, ko es daru? Es vienkārši ilgāk tīru, kad man ir mērķis dabūt baltākus zobus, un tagad notīri ilgāk, tas nozīmē, ka tu notīri rūpīgāk, un tev arī kļūst zobi baltāki, bet tu jau reāli redzi tikai savu zobu krāsu. Tas ir tas tāds apmāns. Mums ļoti daudz visa kā iet uz mārketingu, kad tā nav gluži. Yeah. Un kā ir ar tevis pieminēto vispār zobu balināšanu? Bieži vien daudziem liekas, ka tomēr tas ir ļoti neveselīgi, bīstami īstermiņā vai labāk nē. Atkal mīti, atkal sociālo tīklu ietekmes vai kaut kādu iespējas balināšana klīniskā dotajā brīdī tiek veikta ļoti saudzīgi. Protams, atkal mēs dzīvojam tādā pārejas laikmetā. Ja? Mēs kādreiz izmantojam ļoti lielu procentu ūdeņraža peroksīdu, un tad tiešām zobi bija ļoti jūtīgi pat balināšanas procesa laikā. Un pēc tam bija ilgstoši jūtīgums, un tad mēs domājam, ka tas kaut kādā veidā ir kaitīgi. Patiesībā jau tas jūtīgums arī pārgāja, un es neesmu novērojis savā 20 gadu praksē, kad pēc balināšanas zobi būtu palikuši trauslāki vai kaut kādi, plaisām vai vēl kaut kas. Neko tādu absolūti neesmu novērojis. Bet mūsdienās mēs izmantojam karbamīdu peroksīdu ļoti daudz, un viņš ir daudz saudzīgāks. Ir tas fenomens, ka viņš daudz labāk atbalina, bet viņš ir daudz saudzīgāks, pie kam viņš ir ļoti draudzīgs arī smaganai. Tā kā, jo biežākās komplikācijas tieši balinot pie neprofesionāļiem un sabrīnot tos, kas lielveikalā, ne tikai tie, kas tur tirgo kaut kādas balināšanas iespējas, turpat lielveikala ejā, es nezinu, vai pat tagad ir, bet vienu laiku tāds bija, bet arī tie cilvēki, kas tur iet reāli to dara. Es tiešām abrīnoju par to uzticību, ka viņš var aiziet lielveikalā pie nespeciālista, vienkārši balināt zobus, jo biežākā tāda problēma, kas radās pēc tam, ir smagana apdedzināšana, kad liek ļoti agresīvas vielas, un tas, kas viens zobauda ir ļoti cieta, ir ļoti daudz neorganisko vielu. Savukārt smagani jau mums ir viss saistāv, tur ir asinsvadi, tur viss šūniņā, un tas viss apdeg, un tad liela apdeg, un tas skatās, ka tāds balts smagans ļoti sāpīgs. Un tā ir tā. Un tad sākās jaunā ārstēšana, vai ne? Jā, vienkārši tad nāk, tur saka, man tur tas, un tad liec dažādas aplikācijas, lai nomierinātu to smagani. Neko jau tur nevar izdarīt, tur vienkārši jāgaida un tādu saudzīgu pieeju nomierinošu tai smaganiņai jādara. Bet mēs tā pieskārāmies dažādiem ar zobiem saistītiem kopšanas līdzekļiem, virzieniem. Kā ir ar skalošanas līdzekļiem? Viņus vajag ikdienā vispār lietot vai nevajag? Es teiktu, ka nē. Tas arī es uzskatu, ka tomēr tajā tirgū mums ir ļoti plašs klāsts, bet es gan būtu interesanti parunāt tie, kas tirgo, kāds viņiem ir tas, cik daudz viņi iztirgo, teiksim, mēnešu ietvaros, bet skalojamos līdzekļus mēs vairāk izmantojam terapijā. Tā kā tiešām ir kāds smaganu iekaisumi dziļi un vajag tādu bakteriālu restartu, tad mēs nozīmējam atsevišķu preparātus, kā skalojamos līdzekļus, bet tie arī ir uz kādām 2 nedēļām līdz mēnesim. Tas nav tā kā ikdienā. Jo tomēr jāatcerās, ka mūsu dobamā ir visvairāk baktēriju, dažādu sugu, un mums viņas ir vajadzīgas. Tas tur ir normāli ieplānots no dabas. Ja? Un ar tiem skalojumiem līdzekļiem mēs esam diezgan agresīvi. Un tāpēc mēs izjaucam uzreiz to līdzsvaru. Tieši tāpēc varētu teikt, varbūt es ievēroju arī matus mazgājot, citreiz tu lieto vienu šampūnu, un tu nevari lietot 5 gadus vienu šampūnu, tev vajag tā kā pamainīt. Tāpēc, ka arī tur ir baktērijas. Visur mums, viss organisms ļoti daudz, cik mums 2 kg baktērijas ir. Ja?
Tā kā tas viss maina to bakteriālo fonu, un mēs nezinām, vai tās nomāca labās baktērijas vai sliktās. Ja? Tāpēc tāds skalojamais nav, bet ir speciālisti, kas to iesaka, bet varbūt tur ir tā kā indikācijas, kāpēc to vajag. Ja? Es saviem pacientiem, ja man pajautājas tieši tāpat kā tev atbildu, un nav man tāds rutīnas ieteikums, ka obligāti izmantot skalojamais. Bet ja pacientam patīk, un viņš jūt, ka viņš tādējādi ir pabeidz to savu higienas rituālu, tad labi, ja es tur neko sliktu neskatu mucdobām, un mucdobams ir vesels, tad kāpēc ne? Lietot, skatāmies, novērojam, jo nekas nenotiek vienā dienā. Vienmēr vajag dinamiski novērot visus procesus. Man tādi ātrie jautājumi tev. Labi. Un tu varētu atbildēt, tas ir mīts vai patiesība? Mēģinam. Piens stiprina zobus. Kalcijs. Tā tad patiesība. Balti zobi nozīmē veselus zobus. Jā. Bet ja viņi nav tur ar venīriem vai kroņiem, vai ne? Ja nesāp, pie zobārsta nav jāiet. Šitien nepiekritīšu. Man vienkārši fascinējuši tas, kad pacienti, vienkārši nāk arī bērni, un tad ir vecāki, kaut kā vairāk tieši vīrieši, es ievēroju šo aspektu, ja? Viņš saka, man viss ir kārtībā, bet es pie zobārsta neesmu bijis 15 gadus. Un tajā brīdī man gribētos tā, varbūt apskatīsimies jūsu mutes domu, izvērtēsim, vai tiešām jums viss kārtībā. Tas tiešām ir mīts, jo patiesībā zobs jau sāp tikai tad, kad tas iekaisuma process no tiem cietiem zoba audiem ir nokļūst tajās zoba iekšējā mīkstā vidē, ko sauc par nervu, ja citreiz saka sirsniņu zobam, ja, un viņš kairina tur tos nervu galiņus. Tad sāk sāpēt tas zobs. Bet tad, kad sāp zobs, tad mēs uzreiz pieliekam pie cenrāža. Ja? Tā tad ir kanāla tīrīšana, ir zoba atjaunošana, kronis, ja? Sliktākā gadījumā raušana un implantācija. Tāpēc ļoti liels ieteikums, ja šodien kāds mums klausās, tad regulāra zobārsta apmeklēšana reizi gadā uz kontroli, pat ja viss ir kārtībā. Bet burvīgi, kur vēl labākas ziņas pie zobārsta, ka tev ir viss kārtībā? Jā, tiekamies nākamgad. Jā, un dzīvo gadu mierīgi, bet, ja skatāmies no otras puses, ja visi ļoti kārtīgi tīrīs, tad es palikšu bez darba. Ja? Kā drīkst arī kāds netīrīt. Košļājumā gumija aizvieto zobu tīrīšanu? Pilnībā nē, to nevar aizstāt kā rīta un vakara rituālu, bet pēc ēdiena reizēm es teiktu, ka jā. Jo, ja mums nav pa ceļam, es paēdu un pēc pusstundas gribētu iztīrīt zobus, un man nav tā zobirstīte, viennozīmīgi košļiena var, tāpēc, ka viņa mehāniski izņem kaut ko no tām fisūriņām un kožamām virsmu, un otrs, viņa veicina siekalu izdalīšanos, un siekals jau ir tas, kas mums attīra. Tas ir atkal tas vērtīgais. Vispār ļoti no cilvēks nenovērtēts ir siekals. Siekals ļoti vērtīgs. Un tas ir atkal stāsts par to, ka veselība sākās zobu veselība sākās ne tikai pie zobārsta, bet sākās jau mūsu katru pašu ikdienā un vēderā, un veselībā un uzturā. Un mikrobiomu uzturēšanā. Soda balina zobus. Nebalina, bet, ka mēs tīram kaut ko citu sadzīves priekšmetus uz sodu, mēs redzam, ka viņi ļoti labi attīra. Arī zobpastās jau patiesībā ir soda klāta dažās. Ja? Soda ir kā abrazivitātes viela. Padomu laikos, bet senos laikos, ja, ka nebija zobpastas. Cilvēki tiešām izmantoja sodu kā zobkopšanas līdzekli. Bet vai viņa balina noteikti nē, bet attīra jā. Bet vai to vajag izmantot? Nē. Vajag izmantot zobpastas. Aktīvā ogle balina zobus. Aktīvā ogle mēs redzam, kad viņas ir klāta zobpastē. Pat aktīvā ogle, es domāju, ka tas arī ir domāts kā viens no abrazivitātes līdzekļiem. Jā. Zobus bojā tikai cukurs. Bet cukurs patiešām ir ļoti kaitīgs. Tas skaidrs, ja nav cukura, tad nav kariesa. Vēl kāds top produkts, kas ļoti bojā. Bet visur ir tas cukurs klāt. Visur klāt. Vienkārši viņš ir visur klāt. Jo saprotat, lai rastos karies, mums ir vajadzīgs. Mēs kādreiz teicām cukuru vietā ohidrāti. Tagad, paldies Dievam, mēs esam pārgājuši uz to cukuru. Ja? Bet arī ohidrātos, respektīvi, ja ēdīs, kaut vai kartupeli, tur arī ir ohidrāti un cukurs. Ja? Patiesībā ir tā, ka mums ir vajadzīgs 3 lietas, lai veidotos karies. Zobs, laiks un cukurs, jeb tie ohidrāti. Ja kāds no šiem 3 komponentiem nav,
kariesa nav. Tātad, ja mums ir laiks, cik ilgi stāv baktērijas uz zobu virsmas, bez cukura klātbūtnes viņas nav aktīvas. Mēs viņus barojam ar cukuru. Ja mums nav zobs, tad nav kur veidoties kariesam, bet ja mums nav arī tā cukura, tad arī nevar veidoties karies. Tāpēc tas tāds trīsvienība, jā. Bet, diemžēl, tie cukuri ir ļoti daudz, par ko mēs pat nezinām. Bērniem piena zobi nav svarīgi. Ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Jo bieži vien ir tā, ka saka, tas jau piena zobs, nekas izaugs kaula zobs. Labi. Atkal nav jau viss absolūts. Ja? Kurā periodā, ja piemēram tas piena zobs tūlīt mainīsies un izkritīs, un tur ir kaut kāds karies jau kustīgam zobam, protams, arī tādu nelaboju. Ja? Vai arī priekšzobos pudeļu karies, kura bērnu nav iespējama veikt sadarbība, atjaunot šos priekšējos zobiņus, mēs arī viņu nelabosim. Bet, ja mēs nelabojam piena zobus, tā baktērija jau jāatcerās mums atkal ir tajā mutes dobumā, un tajos maiņas vecumā, ap tiem 6, 7 gadiem, jau biežāk es redzu arī 5 gados sāk mainīties piena zobu īstajiem. Mums taču nav tā, ka vienā dienā bija piena komplektiņš, tagad ir īstais komplektiņš. Mums mainās vesels 6 gadus šis process. Apmēram no 6 līdz 12 gadiem mums notiek maiņas process. Un, ja mums piena zobi ir kariozi, tad mums ļoti liela iespējamība, ka arī īstie zobi būs kariozi. Jo par ko mēs dažkārt nedomājam, ka zobs šķiļoties, viņš jau arī neizaug vienā dienā. Atkal, ja? Viņš aug varbūt veselu gadu savā kroņa augstumā. Un, kad viņš šķiļās, viņš nav līdz galam vēl mineralizējies. Jo viss process, piemēram, sakne aug vesels 2 gadus garumā. Kronīci mēs redzam vispirms, bet saknīte kaulā aug vesels 2 gadus. Bet viņš vēl nav nobriedis, tas zobiņš. Viņš tāds nozīmē, ka viņš ir vistrauslākais, visuzņēmīgākais. Un ja ap to zobus, sieklās peld sliktās baktērijas, un vēl, ja uz tā zoba ir aplikums, tad viņš dažkārt pat nav izšķīlies, kad viņš jau ir sabojājies. Ja? Un tas ir tas brīdis, kad mums ir bijis svarīgi, lai tas piena sakodiens būtu vesels. Tas ir viens ļoti nozīmīgs faktors. Un otrs, ja mums ir karies, zobs maina savu apjomu, un mums mainās sakodiens, mums mainās zobu starp platumi, un zobiņi saslīd no aizmugures uz priekšu, un atkal mēs nonākam pie sakodienu problēmām. Ja, tāpēc piena sakodiens ir ļoti svarīgs, ļoti svarīgs. Es pat teiktu, vissvarīgākais. Jo, ja zobam izšķiļoties, 2 gadus mēs nodrošinām perfektu higiēnu, labu mikrofloru, pēc tam kariesam šajā zobā rasties jau ir neiespējama misija. Ļoti, ļoti zema iespējamība. Jo pirmkārt tas nozīmē, ka mums jau ir atstrādāti ieradumi, mēs par viņiem labi rūpējamies, un zobu emāli ir nobriedusi, cieta, un mēs pat, ja mums gadīsies, tur kaut kāda saslimšana, ka mēs nedēļu nevaram iztīrīt zobus, tas jau būs maz nozīmīgi. Ja? Uz tā visa fona. Zobu emāli būs spēcīga. Jā, ļoti interesanti. Noslēgumā 3 lietas, ko tu ieteiktu darīt mūsu podkāstu klausītājiem, kas jau ļoti daudz ko viņiem palīdzētu, lai uzlabotu savu mutes veselību? 3 lietas. Tātad mēs interviju sākām ar disciplīnu. Tātad pirmais disciplīna katru dienu. Tātad katru dienu iztīrīt zobus no rīta pēc brokastīm. Ko mēs arī dažreiz, tad pirms vai pēc, kā tad tur īsti ir, ne pēc. Tāpēc, ka pieceļoties mums vienīgais, kas mums var būt gaisa baktērija, iekļūst mutes dobumā, ja mēs elpojam ar muti. Ja? Tur nekā slikta nav. Jā, mums ir sliktāka elpa, tāpēc, ka ciekalu izdale nakts laikā ir lēnāka un šī nenotiek aktīva apmaiņa, tāpēc mums liekas, ka mums ir slikta elpa. Bet brokastis ir tās, kas pienes baktērijām, ko ēst, tos cukurus. Un ja mēs neiztīram pēc brokastīm šos zobus, tad arī pusstundiņu pēc brokastīm. Pēc sarežģīt, vai ne? Disciplīnā jau ir tāda noteikta laika. Tad tas ir slikti, ja mums tā neizdodas. Jo tas nozīmē, ka mums patiesībā no brokastīm līdz pat pašām vakariņām pirms gulētiešanas mums vesels 16 stundas iespējams ir visu laiku skābā vidē, ja, kas bojā zobus. Ko es vēl varu ieteikt?
Nu, labi, mutes dobuma kopšana, labi, tas ir viss kopā, tur zobdiegs, ja, un birstīta laba un pareiza tehnika, bet tad noteikti ir tiešām jāskatās par to uzturu. Tas būtu arī ļoti, jo mēs ļoti daudz ēdam ātros ēdienus, ja, kas ir. Tad mums tomēr jāskatās vairāk uz tiem dārzeņu stendiņiem. Lai gan dīvaini, es vienmēr fascinējos par to, ka mēs Latvija tiešām esam, man liekas, tāda valsts, ka mēs varētu ražot tik daudz foršas dārzeņus un tur lielveikalos būtu tiešām viss svaigi. Ja? Mēs dažkārt arī spriežam burkānus pirkām Itālijā. Ja? No itāļu burkāni. Ja? Es domāju, tiešām Latvijā nav, kas audzē burkānus, ka varētu pārdot lielveikalos burkānus. Ja? Un starp citu runājot par šito ļoti svarīgs aspekts, ka visi dārzeņi, īpaši bērniem, jāgrauž veselā veidā. Nevis sagriezti, nevis sablenderēti vai sarīvēti, bet veselā veidā. Tas attīsta žokļa kaula augšanu. Tas nozīmē, ka zobiem vairāk ir vietas un mazāk ortodontiskas problēmas. Ja? Jo vienkārši mēs ļoti daudz ēdam putriņas, nezinu, tur kartupeļu biezenīšu, kotletītes, cīsiņus, visāds tāds jau, kur pat nevajag pielietot spēku. Un žoklis uzreiz mazinās, muskuļi vāji. Un tad ir sakodienu problēmas, jo tik daudz pacientu kā uz ortodontu iet, pie kam brīvprātīgi un dārgu samaksu, man liekas, neviena cits nozares speciālisti neiet. Pie ortodontiem Latvijā ir mežonīgi garas rindas. Kāpēc? Tāpēc, ka viss dzīvesveids, viss dzīves stils ir mainījies pasaulē. Agrāk nebija tik ļoti. Nebija, protams. Un trešā lieta, kas varētu būt? Trešā lieta – dzīvot pozitīvi. Brīnišķīgi. Uz šādas pozitīvas nots, es domāju, mēs arī varētu noslēgt mūsu sarunu. Milzīgs paldies tev, ka tu atbrauc ciemos pie mums, izstāstīji gan par sevi, gan par savu pieredzi, gan arī par mutes veselību, kas, es domāju, daudziem varbūt arī būs kādi jaunatklājumi kaut vai par tiem pašiem piena zobiem. Jā, es ļoti ceru, ka nodara cilvēkiem mana informācija. Jā. Dažreiz ir vērts kaut ko palasīt, nevis tikai no sociālajiem tīkliem, bet arī kādā zinātniskā literatūrā.